klausītāji, kas esat draugi un tuvākie visi, kas ir dzīvojuši līdzi mums šos gadus, vai 10, vai pēdējos gadus, bet katrā ziņā jūs esat mūsējie. Nu, lūk, ar Rīga dimd dziesmu pirms tieši 10 gadiem mēs sanācām pirmo reizi kopā un sākām ar šo dziesmu. Sākām mācīties, un jau pēc mēneša, es gan nezinu, kā toreiz tā skanēja, bet pēc mēneša dziedājām mēs šo dziesmu, toreiz bija skolēnu dziesmu svētki, vadītāju tāds sanākšana bija Ķīpseles hallē, un mums formu nekādu vēl nebija, mēs teikrekliņos tur dziedājām, un tā aizsākās nāca līdzās koris. Ir pagājuši 10 gadi, kas kā viens tāds vilciens liekas ārprāts, kā tik ātri, bet tiešām 10. Un tiešām 10. Kā jau jebkurā korī, arī mūsu korī ir mainījušies dalībnieki, kādi nākuši klāt, kādi gājuši prom. Mainījušies arī diriģenti. Mūsu pirmā diriģente bija Aira. Tur rūpi mazliet, mēs viņu saucam par savu krustmāti, jo mēs visus kopmēģinājumus braucam uz Ogri, tieši tāpēc, ka Aira tur ir virsvadītāji, un viņa zina, kā mūsu kors, kādi mēs esam, ka mēs neesam varbūt pavisam vienādi ar visiem pārējiem, dziedam gan tās pašas dziesmas, bet kā mēs līdz viņām nokļūstam, varbūt ceļš ir ilgāks mazliet nekā citiem. Un šodien, šajā svētku reizē, es gribētu teikt paldies tiem dalībniekiem, kuri korī ir no pirmā mēģinājuma, varētu teikt. Un tā ir Sniedze Zīle. Un tādi mums ir ļoti varants tenors Igors. Jebkurā gadījumā, jeb kādos pasākumos notiek, mums arī gadījās viena ķibele.
tehniska ķibele. Nu, mēs viņu izlabosim, bet šodien es sveikšu ar ziediem Renāti. Un tad viens cilvēks mums ir tāds, kas nav gluži no pirmās dienas, jo mēs tā kā toreiz teicām, nē, tu esi solists, priekš kam tev kori, ja tā. Bet viņš tik ļoti gribēja kori, jo bija pat tāds gadījums, ka tur, kur viņš centrā ir, ka viņiem bija jāiet uz Anglijas vēstniecību uzstāties. Viņš saka, es nevaru, man ir kora mēģinājums. Un tas ir Roberts Rendels. Un viņa tā kā bildināja, ja var teikt savā ziņā, ja? Un viņa neteica nē, jo tiešām tas ir liels laikam izaicinājums strādāt ar tādu kori, kāda nav nekur citur, jo mums ir kopā tik dažādi cilvēki, ja? Un Aira, varbūt tu tagad pastāsti, kādas tavas sajūtas, lai mēs zinām. Pirmkārt, es sveicu kori, Sarma tevi un visus, kas šodien ir klāt šajā 10 gadu dzimšanas dienā. Un kā Sarma pieminēja, ka tas ir izaicinājums piekrist strādāt ar kori, kāda man vēl nav bijis, un varbūt arī nekur citur tāda nav. Un es arī nezināju, ko es darīšu tajā pirmajā mēģinājumā. Es nezināju, vai mums sanāks kaut viena dziesma, kaut viens pants, vai mums sanāks 4 balsis. Un tas izdosies jau tik drīz, jo Sarma bija sarunājusi koncertu. Tie bija lielie dziesmu svētki, nevis skolēnu dziesmu svētki. 13. gadā bija lielie dziesmu svētki. Jā, un man bija daudz pienākumu dziesmu svētkos, un mēnesi pirms dziesmu svētkiem uzņemties jauna kora uzsākšanu, tas bija ārprāts leciens ledainā ūdenī. Bet trakiem pieder pasauli. Nu jā, tā ir. Un es aizbraucot uz mēģinājumu un vispār satiekoties Strazdubunžā pirmajā mēģinājumā un pēc tam ar šiem cilvēkiem sastapu tik lielu mīlestību, vēlmi darboties, ne tikai dziedāt, runāties, dalīties, stāstīt man visu, kas ir aktuāls katrā dienā, katram no dziedātājiem. Bet pār tam visam bija tiešām liela gribēšana dziedāt un mulsinoši, ka katru mēģinājumu klēpī dziedātājiem stāv telefoni un tiek ierakstīts viss mēģinājums un visas balsu partijas, lai mājās aizejot varētu mācīties. Jā, tas bija diezgan nesaprotami, kā tas ies, jo ne tikai notis, bet arī vārdi ne visiem bija tik vienkārši iemācīties. Nu tā, bet es esmu pateicīga par šādu pagriezienu manā dzīvē un darbībā, jo es tiešām iepazinu, kā var būt gan dziesmu svētku procesā, gan arī kultūras notikumos un dzīvē līdzdalīgs jebkurš un noderīgs jebkurš, ja vien dvēsele dzied, ja vien pašam un ģimenei ir spēks būt klāt, un tāpēc man tiešām prieks, ka šodien Sarmai bija tik daudz, ko nosaukt dalībniekus no pirmā mēģinājuma. Es gan redzu, ka zālē ir vēl kāds, bet tas nekas, katram ceļš iet, kā kuram iet, bet prieks, ka koris jau 10 gadus dzied un darbojās, un Ogres kopmēģinājumos es to varu apliecināt, ka visi Latvijas virsdirģenti, kas brauc, zina, ka viņi satiks arī kori nāc līdzās, un ar to neviens nav ne pārsteigts, ne
sarūktināts, nekā citādi visādi varbūt iespaidots, un mēģinājumi notiek kā visur un kā vienmēr. Paldies, un es novēlu, lai korim ir ilgs radošais ceļš, bez manis un pēc tam, un tā tālāk, lai ir spēks un prieks strādāt. Un Sarma, lai tev ir dūša to visu vadīt. Paldies! Ka jūs visi zinat, ka tūdaļ jau sāksies mūsu dziesmu svētki, un mēs arī tajos būsim. Un šodien arī gribam dažas dziesmas no tā repertuāra, ko mēs dziedāsim Sidraba birzī, nodziedāt arī jums. Un tas būs Situ koku piekociņa. Jums arī programmas ir, bet es vienkārši nosaukšu, kuras mēs tagad dziedāsim. Ikrudeni valodiņa un Saule brīde rudzu lauku. Šodien visu vakaru varētu teikt, ar mums būs kopā arī koncertmeistere Elīna, ja? Un mūzika. Un Aivars un Māris, tur viņi pagaidām vēl nenāks. Bet šo pirmo dziesmu svētku bloku tātad diriģents Imants Točs. Kociņu pie kociņā, lai rīt saulē vakarā. Sit kociņu pie kociņā, lai rīt saulē vakarā. Lai rīt saulē vakarā, raidīdā. Sit kociņu pie kociņā, lai rīt saulē vakarā. Lai rīt saulē vakarā,
Raksta,
Nākamais, kā mēs savā programmā esam ierakstījuši, diriģentes Gintas bloks. Ginta ar mums nostrādāja arī 2 gadus. Jāsaka, viņai nelaimējās, jo tas bija pandēmijas laiks. Un tad bija visādi mums dziedāšanas eksperimenti, gan dārzos, gan kur tik ne. Un tātad Ginta būs diriģente dziesmai Mīlestības jūra un Krustiem zvaigznes debesīs. Abas brīnišķīgas dziesmas. Sapnī redzēju no jūras, pils izcēlās bez vārda un bez pūrā, un nakts ar zvaigžņu bruģi spožu, tai tiltu metā drošu. Uz
Mums šī intervija vieta tuvāk pie jums, un tad mums tāda bilde parasti ir. To bilde, Ginta, vai tu atceries, kur tas bija? Jā. Kur tas bija? Tas ir neredzīgo klubs, jā? Jā. Jā. Viens no mūsu koncertiem, jā. Es nezinu, par ko mēs tā smējāmies, bet tie riktīgi labi smiekli bija mums tur. Tas jau pēc koncerta. Jā, varbūt padalies, kāds tavs laiks, spilgts atmiņas, kāds no tava laika mūsu korī? Pirmkārt, šajā koncertā mēs arī dziedājām Mīlestības jūru, ko mēs šovakar dziedājām, un es biju tieši neilgi pirms tam nodziedājusi to dziesmu Ventspils koncertzāles atklāšanā, ka komponists Raimonds Tiguls bija speciāli sacerējis šo mūziku, un pirmoreiz tika skanēt koncertzāles atklāšanas koncertā. Es esmu no Ventspils, es tur dziedu, es tur strādāju, darbojos, un es šo dziesmu atvedu Nāc līdzās. Nāc līdzās bija viens no pirmajiem koriem, kas Latvijā dabūja viņu dziedāt. Jā, un šis bija pirmais koncerts, un man šodien bija arī mazliet neparasti, jo mūsu kopā būšanas laikā tie bija 2 skaisti gadi, kaut tur pandēmija vai kas, bet es vienmēr biju pie klavierēm. Mani Ventspils dziedātāji, viņi tā citreiz man pajautā pirms koncerta, tu šodien arī diriģēsi vai kā? Tad šodien es biju pilnīgi diriģenta amploā. Kas man ir? Man nav viens spilgts notikums. Man ir tas, kas man... Jau 2 gadus es neesmu kopā ar Nāc līdzās, jo es esmu atpakaļ Ventspilī tur. Un man nenormāli pietrūkst tā pilnīgā beznosacījuma mums apusējā mīlestība vienam pret otru. Tā ir tāda enerģijas apmaiņa. Es tik ļoti bieži atceros jūs, manus dziedātājus. Es jūs bezgalīgi mīlu. Tā, tas ir tas spilgtākais, kas man ir no šī kora. Paldies! Un esam pietuvojušies Rudolfa blokam. Rudolfa bloks, tātad Rudolfs ir bijis, viņš gan teica, ka viņš no kora gāja prom, ka viņš ir tāds sprinteris, ka tikai 6 gadus nostrādāja pie mums. Bet izrādās, ka pagaidām viņš ir maratonists bijis mūsu pulciņā. Un šodien mēs dziedāsim arī tās dziesmas, ko Rudolfa laikā mēs ļoti bieži dziedājām. Un Rudolfs vēlāk droši vien arī pastāstīs visu savus spilgtās atmiņas, es neatņemšu viņam vārdu. Tātad 2 dziesmas, Gods Dievam augstībā un Bula meitene.
Rudolf, mums kopā daudz kas bijis šiem gadiem. Bet tikai labs. Tikai labs, protams. Visu mēs nevaram izstāstīt jums, ja? Tad ir ilgi. Ja? Bet pats galvenais notikums, uz ko vispār, kāpēc koris nāca kopā un ko mēs piedzīvojām kopā ar Rudolfu, bija tātad mūsu kora pirmie dziesmu svētki, kur mēs tiešām apliecinājām, ka mēs arī esam spējīgi, varoši piedalīties lielajos svētkos. Un tas bija, tās sajūtas bija ļoti dažādas katram koristam, bet katrā ziņā visi jutās tādi pacelāti, kā jau visi dziesmu svētkos, bet mums tas bija jo īpašs notikums. Nu, Rudolf, tagad stāsti, ko tu vēlies pateikt mums, publikai no tiem 6 gadiem? Nu jā, tātad jūs jau dzirdējāt, ka es tomēr esmu maratonists. Jā. Bet no tiem 6 gadiem noteikti es vienmēr atcerēšos to pašu sākumu. Kā man kolēģi Aira man piezvanīja un jautāja, vai es nevēlētos nodziedāt solo ar jauniešiem. Un tāds arī bija tas mūsu ceļa iesākums. Un tas tāpat kā Airai, kad Aira teica, ka pirms mēneša jau visu jau iet, un tad ir koncerts un tad tas tāpat arī bija man. Tas bija tāds mans pirmās sajūtas, kad ar pirmo to koncertu sāc mācīties pats, varētu teikt, staigāt. Jā, un tāds bija tas mūsu sākums, kad es nodziedāju solo, un tad mēs šķīrāmies kā labi draugi. Jā, un tad Sarma man piezvanīja un uzaicināja uz nometni Ķesterciemā. Tas, protams, es domāju, ka mēs nekad neaizmirsīsim, kādas tās nometnes vispār ir. Maz tāds ieskats, kad laikam tie bērni brauc no citām valstīm, lai tā kā neaizvainot nevienu. Un tur bija tā, ka tur bija tāds namiņi un katrs tur bija rīta rosmas viņiem. Un mums bija tā, ka mums arī bija, tikai es dažreiz tajā mirklī pagulēju. Bet tas galvenais bija tāds, ka mūsu namiņā vienmēr dega gaisma. Un tas bija tā, ka mēs līdz 3, līdz 4 naktī vienkārši mēs ballējāmies. Un tas bija tā mūsu pirmā tā tiešām tā, ko es nekad neaizmirstīšu. Tā tiešām tāda draugu sajūta, un kad tur tajā namiņā notika viss. Mēs dziedājām, mēs dejojām. Pat tapa grupa, kura ik pa katru gadu spēlēja. Ceparīšu grupa bija. Bet, protams, ka arī bija smags darbs. Nu jā, un tas laikam, tas man ir visvairāk palicis atmiņā, kad es tiešām arī, tā kā Aira arī teica iepriekš, kad mēs sākām mācīties. Mēs sākām. Un noteikti, kas man ir vienmēr, ko es domāju par to, ka šo bērnu vecāki, ja, viņi ir, protams, arī nāca līdzās šeit, bet mums viņiem ir jāceļ tās pils. Un, protams, arī Sarmai, kas šīs daudzās ģimenes tur kopā. Tā. Paldies liels! Jā, es gribētu piebilst Rudolfs to solo dziedāt Bēseli priesmā. Ar to tādu vēseli arī, tā kā, ziniet, kā mazo pirkstiņu, kad iedod, tad paņem visu roku.
Un esam pietuvojušies tagad tādam, nosacīt tādam blokam, ko mēs dziedam pēdējos gadus. Tās ir ļoti skaistas dziesmas, ko sacerējis komponists Ozoliņš Ilmārs. Un to dziesmu ir vairāk, bet šovakar no tām 9, ko mēs dziedājām, mēs nodziedāsim 3. Saulīt balta noiedam, migla, migla, liela rasa, saula nesa zelta ziedus. Un tagad mums pievienosies grupa. Jā, mūsu slavenā grupa. See
Rudolfs jau tā kā izstāstīja, ka mums nometnes jau šitā bilde arī viena tāda pēc nometnes bilde mums te. Bet varbūt Imants kaut ko citu grib nekā Man arī viss sākās ar nometni, protams. Tas mums ir raksturīgi. Bet vispirms es gribēju pateikties liktenim, Valdai un Sarmai, kā es iepazinu šos cilvēkus. Tas ir vienkārši fantastiski un neaizmirstami. Faktiski neko daudz arī nepastāstīšu, jo 2 gadus mēs esam kopā un to patiešām nevar aizmirst. Ne pirmo, ne otro nometni, nevienu koncertu, ne to attieksmi no cilvēkiem.
man ir vēl kolektīvi un diametrāli pretēji, ja diriģenti brauc no Ventspils, brauc no Valmieras, un man nav, manos citos kolektīvos, man nav tādas attiecības vai tādas sajūtas pret dziedātājiem kā šajā. Vēlreiz liels paldies visiem par šo laiku. Kā jums programmas ir, man jau nav jāsaka, mēs tuvojamies koncerta izskaņai. Un mūsu koncerta izskaņā dziedāsim Dvēseles dziesmu. Un šī, kā jau teica, arī bija pirmā dziesma. Bija Rīga Dim pirmā, un otra no divām vienīgajām bija Dvēseles dziesma. Un mēs viņu esam šad un tad arī dziedājuši, un šogad jau atkal jādzied, vai ne? Dziesmu svētkos. Un tagad es teiktu, tad pie diriģenta pults virsvadītāja Aira Virziņa. Solistis nepieteica, jā, mums tad šajā dziesmā ir divi jauki solisti, Paula un Kristels. Vesele raud par stāvu rāgam
Pievienošanās uz skatuves. Vai pagaidzi vēl pateikšu vienu. Vēl mums ir skolotāja Valde, kas mums ir daudz gadus palīdzējusi spodrināt balsis. Lai tā bilde sanāktu tāda vēl skaistāka, ja, tad mēs pievienosim savu devumu. Mēs kā koris esam neizsakāmi pateicīgi visiem tiem cilvēkiem, kuri ar mums ir strādājuši šos 10 skaistos gadus. Kādi viņi ir bijuši, to zinām tikai mēs. Vispirms mēs gribam teikt paldies Valdei par mūsu balsu kopšanu un spodrināšanu. Paldies! Mūsu maratonists. Vienmēr. Gīta! Lai arī kādi viņi bija, atceries to zupu babītē. Ja? Jā. Bija tāda lieta. Bija. Un, Imant, mēs esam tev bezgala pateicīgi par to, ka tu mūs sagatavoji šiem dziesmu svētkiem. Tas bija, traks darbs. Paldies tev! Tu esi mūsu krustmāte. Tev no mums jo īpaši paldies, liels, sirsnīgs un turpini būt tikpat jauks pret mums.